Tāpēc mūsu uzaicinājums iesniegt piedāvājumus skaidri norāda, ka šī ir programma, lai Ņujorkas iedzīvotāji varētu likt ēdienu uz galda, nevis programma, lai cilvēki varētu ātri nopelnīt, pārdodot tālāk. Šīs viesis mums tieši acīs sameloja. Viņš tagad veic priekšvēlēšanu kampaņu un televīzijā runā par saviem bezmaksas pārtikas veikaliem. Starp citu, tie prasa personu apliecinošu dokumentu. Viņš un gubernatoru Hočulu lielās ar to, ko viņi izdarījuši bērnu aprūpes labā, lai gan tas kaitē visiem strādājošās klases Ņujorkas iedzīvotājiem. Vienkārši būt šeit ar jums vēlreiz. Es stāvu jūsu priekšā kā pirmais musulmaņu mērs mūsu pilsētas vēsturē. Un šogad, kā pirmajā džumas lūkšanā, ko esmu apmeklējis šajā jaunajā amatā, šokējošā notikuma pavērsienā cilvēki saprot, ka islāmists sociālists mērs Mamdani, kuru viņi ievēlēja Ņujorkā, patiesībā nemaz nemēģina uzlabot viņa dzīvi, bet drīzāk padarīt to nedaudz sliktāku. Un ja jūs neesat dzirdējuši, viņš paziņoja par šo neticamo iniciatīvu. Iniciatīvu padarīt iepirkšanos lielveikalos daudz lētāku, jo dzīves dārdzība ir tik augsta. Izņemot to, ka šīs idejas ekonomika nestrādā. Un paziņojums, kam tam bija jāsako, puiši. Ik viens, kurš balsoja par šo vīrieti, bija muļķis, un viņi sāk to saprast. Ir arvien vairāk video ar demokrātiem, kuri balsoja par viņu, un tagad saka, laikam man jābalso par republikāņiem, jo šis cilvēks ir traks. Tātad te viņš ir ar savu ļoti aizraujošo paziņojumu. Lūk, kā tas darbosies. Reizi mēnesī mūsu 5 pilsētas pārvaldītie pārtikas veikali noteiks šīs pamatpreces cenas par 30% zemākas nekā parastās mazumtirdzniecības cenas. Bez izņēmumiem, bez trikiem. Ietaupījumi būs spēkā visu mēnesi. Tas nozīmē, ka nebūs nedēļas cenu svārstību vai pārsteigumu pie kases. Burtiski lasa mākslīgā intelekta runu, bet tas nav galvenais. Nav nekādu izņēmumu, izņemot vienu mazu niansi, kas parādījās nedaudz vēlāk pēc šī video. Šī nianse bija apmēram šāda. Vai jūs esat gatavi? Atbilde ir nē, jūs neesat. Kā jūs plānojat novērst to, ka cilvēki šo piedāvājumu izmanto sautīgos nolūkos, un vai būs ierobežojums tam, cik daudz preču kāds varēs iegādāties ar šādu atlaidi no šī būtisko preču groza? Mūsu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus ir skaidri norādīts, ka šī programma ir paredzēta Ņujorkas iedzīvotājiem, lai viņi varētu nodrošināt sev pārtiku, nevis lai kāds varētu ātri nopelnīt, pārdodot tālāk. Tagad došu vārdu mūsu EDC vadītājam G. Pakam, lai viņš sniegtu papildu informāciju. Protams, viņi nedomāja par tālāku pārdošanu. Tam nebūtu nekādas jēgas, jo tu vari iegādāties preces ar 30% atlaidi un tad vienkārši turpināt nozagt to no veikala un pēc tam pārdot par augstāku cenu. Nē. Sociālisms darbojas, mani draugi. Protams, ja viņi piedāvā lietas par brīvu, tad nauda vienkārši rodas no zila gaisa. Tieši tā tas arī strādā. Bet ir vēl viens aspekts. Un tas ir lielāks un nozīmīgāks. Un tas vēlreiz parāda, kā šie sociālisti izmanto šos melus, šo zīmolvedību, šo lielisko ideoloģiju, lai piesaktu faktu, ka viņi vienkārši vēlas tevi kontrolēt. Jā, ja jūs apskatāt mūsu operatora iepirkuma pieprasījumu, mēs vēlamies pārliecināties, ka mēs mērķējam uz Ņujorkas iedzīvotājiem, vai tas būtu kaut kas līdzīgs bibliotēkas kartei. Un arī mēs pārvaldām, kas pērk, un tas ir vērsts uz parastajiem Ņujorkas iedzīvotājiem. Kā viņi to izdarīs? Kā viņi pārbaudīs, ka tie ir parastie Ņujorkas iedzīvotāji, draugi? Kā viņi to sapratīs? Tāpēc mēs to apzināmies. Un mēs pārliecināsimies, ka viss ir sakārtots tā, lai tas nenotiktu. Kā viņi to izdarīs? Vai jūs gribat dzirdēt, kā viņi to izdarīs? Viņi prasīs personu apliecinošus dokumentus. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Paklausieties šo. Kā jūs nodrošināsiet, ka cilvēki neizmanto šo iespēju sautīgos nolūkos? Un vai būs ierobežojums tam, cik daudz preču kāds varēs iegādāties ar šādu atlaidi no šī būtisko preču groza? Tātad mūsu iepirkuma pieprasījumā ir skaidri norādīts, ka šī programma ir paredzēta Ņujorkas iedzīvotājiem, lai viņi varētu nodrošināt sev pārtiku, nevis lai kāds varētu ātri nopelnīt, pārdodot tālāk. Es došu vārdu mūsu EDC vadītājam G. Pakam, lai viņš pastāsta sīkāk. Jā, ja jūs apskatīsiet mūsu iepirkuma pieprasījumu operatoram, mēs to ņemam vērā. Un tāpēc mēs pārliecināsimies, ka viss ir sakārtots tā, lai tas nenotiktu. Kaut kas līdzīgs bibliotēkas kartei. Bibliotēkas kartes pieprasījums. Man ir bibliotēkas karte, un man patiesībā vajadzēja izmantot savu ID, lai to iegūtu. Tas nav īpaši iekļaujoši, Mamma Donija. Bet padomā par to uz mirkli. Šī ir tā pati politiskā kustība, kas gadiem ilgi kliedz, ka prasība vēlēšanās uzrādīt ID ir rasistiska. Vēlēšana nodoklis – uzbrukums demokrātijai. Cilvēki, kuri ir uzbrukuši mūsu partijai, vēloties nodrošināt lietas, kas paredzētas tikai amerikāņiem vai tikai amerikāņiem, tagad saka, ka ID ir vienkārši veselais saprāts. Pēkšņi mums jānodrošina, lai cilvēki no Ņūdžersijas vai Konektikutas neizmantotu to savā labā. Viņi pārbaudīs jūsu dokumentus, lai jūs varētu nopirkt pienu.
Jo mani draugi, tas ir īsts sociālisms. Pārbaudīt jūsu dokumentus, lai pārliecinātos, ka jums ir tiesības uz pārtiku, ko valdība vēlas jums piešķirt. Tagad nešaubieties, ja esat turīgs amerikānis, viņi jūs varētu neielaist. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir domāts tiem, kam tas tiešām ir vajadzīgs, tiem, kas to ir pelnījuši. Un tas ir visbūtiskākais. Visa būtība ir tāda, ka viņi cenšas izveidot kontrolas sistēmu, bet pasniedz to kā kaut ko bezmaksas, lētu, jauku, jautru, gardu, garšīgu, brīnišķīgu, bet patiesībā mamam Danī nav nekas no tā visa. Un ikvienam, kurš to vēl neredz, vajadzētu turpināt skatīties, jo mēs tūlīt pierādīsim, cik sliktamam Danī patiesībā ir. Neskaitot to, ka viņam it kā ir saistība ar īstām teroristu grupām, vienkārši paklausieties dažas lietas, ko viņš atbalsta un kam tic. Viņš nesen tika redzēts pasākumā, kurā patiešām aicināja nogalināt neticīgos, tein, ne musulmaņus, un Zorans Mamdani tur bija un to atbalstīja. Prieks atkal būt šeit kopā ar jums. Es stāvu jūsu priekšā kā pirmais musulmanis mēra amatā mūsu pilsētas vēsturē. Un šogad tā ir pirmā džumas lūkšana, kurā esmu piedalījies šajā jaunajā amatā. Un darīt to kopā, tas ir atgādinājums. Bet tas nav tikai tas, ka viņš atbalsta neprātīgas ideoloģijas. Viņš pats ir aktieris, un arvien vairāk cilvēku saprot, ka lietas, kuras viņš virza, šīs idejas, šīs brīnišķīgās kampaņās, varbūt patiesībā nemaz nav tik brīnišķīgas. Paklausieties šo puisi, kurš tagad balso par republikāņiem Mamdani dēļ. Pirmo reizi mūžā es balsošu par republikāņiem mēra Mamdani dēļ. Un man no tā ir slikta dūša. Redziet, kā ņujorkietis bija ārkārtīgi sajūsmināts par bezmaksas bērnu aprūpi, ko viņi grasījās piedāvāt strādājošās klases iedzīvotājiem. Māma Mamdani mums apsolīja, ka ja esi strādājošās klases pilsonis, tu varēsi saņemt bērnu aprūpi saviem bērniem. Šajā gadījumā es būtu tiesīgs, jo pelnu ap $100,000. Tā nebūs. Es nezinu, varbūt tā ir mana vaina, ka ticēju sociālismam, bet šis cilvēks meloja mums tieši sejā. Tagad viņš kampaņā un televīzijā runā par saviem bezmaksas pārtikas veikaliem. Starp citu, tur vajag uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Viņš un gubernatora Hochula lielās ar to, ko viņi izdarījuši bērnu aprūpes jomā, lai gan tas kaitē visiem strādājošās klases Ņujorkas iedzīvotājiem. Redziet, sākotnēji tas bija paredzēts cilvēkiem, kuriem burtiski vajadzēja strādāt vairāk nekā 10 stundas nedēļā un pelnīt vairāk nekā $17 stundā. Viņš iztērēja visu pilsētas finansējumu politiskajā žargonē. Šie pilsētas pārvaldītie pārtikas veikali, kas iznīcinās vietējos mazos uzņēmumus un imigrantu bodēgas, pilsētai izmaksāja tik daudz līdzekļu, ka tagad vairs nav pietiekama finansējuma bērnu. Kāds pārsteigums! Piedāvāt bērniem. Puiši, bezmaksas naudas nav. Ja jūs kaut ko saņemat lētāk, tas nozīmē, ka viņi ņem naudu no kaut kurienes citur. Tas ir viss, tas ir vienkārši. Sociālisms nestrādā. Ja jūs gribat dot nabadzīgajiem naudu, jums tā ir jāpaņem no kaut kurienes. Tā ir vienkārši ekonomika. Es nesaprotu, kā cilvēki to vēl joprojām nesaprot. Aprūpes kuponi ģimenēm, kuras nesaņem naudas pabalstu. Lai kāds paskaidro, kā tam ir jēga. Strādājošās klases ņujorkieši, kuri nepelna daudz naudas. Šī nav liela nauda Ņujorkā. Tie, kuriem nepieciešama palīdzība ar bērnu aprūpi, kuri maksā nodokļus. Mēs piekritām paaugstināt savus nodokļus, lai par to samaksātu. Jūs vairs nekvalificējaties, jo mēs nesaņemam naudas pabalstu. Es domāju, tu domā, ka šis vīrietis nolēma tev melot, lai tu par viņu balsotu, jo tu domāji, ka iegūsi kaut ko sev. Un tagad viņš to visu apgriež otrādi, un viņš ir pievienojis vēl vairāk grūtību tavā dzīvē un nedod tev nevienu no tiem labumiem, par kuriem tu viņu ievēlēji. Es domāju, tiešām es esmu tik pārsteigta. Ļauj man to pateikt pavisam skaidri. Zorans Mamdani ir sociālists islamists mērs, kurš izmantoja savu platformu, lai melotu amerikāņiem, nenojaušošiem amerikāņiem, kuri finansiāli cieš īpaši Ņujorkas iedzīvotājiem, solot viņiem visu šīs brīnišķīgās lietas, piemēram, bezmaksas vai lētāku bērnu aprūpi un bezmaksas pārtikas veikals, ka viņu dzīve kļūs ērtāka. Un, lai to izdarītu, viņam tagad būtu jāsāk aplikt ar nodokļiem cilvēkus, kuri pelna daudz naudas. Bet tagad, kad viņš ir sapratis, ka to nevar izdarīt, vai arī nevis to, ka viņš to saprata, bet viņš nekad nebija plānojis to darīt pats, viņš tagad ne tikai palielina nodokļus lielākajai daļai Ņujorkas iedzīvotāju, bet arī nespēja nodrošināt finansējumu reālajiem projektiem, kurus viņš vēlas īstenot. Tātad tagad jums ne tikai ir augstāki nodokļi, bet jūs arī nesaņemat nevienu no tām subsīdijām, ko vēlaties. Un jūs saņemat arī ID kontrolētiem lielveikaliem, lai viņi varētu izsekot katru jūsu soli, kas, protams, ir tas, ko sociālisms mīl darīt. Viņi pārliecinās, ka kontrolē jūsu pārtiku, lai jūs būtu pilnībā atkarīgi no viņiem. Nav bez iemesla, ka šie cilvēki balsoja par Zoranu Mamdani, islāmistu mērs, kurš nesen tika redzēts pasākumā, kurā tika svinēta neticīgo nāve. Tas ir neticīgie, ir kāds, kurš melo. Viņš ir aktieris, un viņš arvien vairāk cilvēku, kuri par viņu balsoja, mudina saprast, ka nekas no tā, ko viņš solīja, nebija patiesība. Tas viss bija tikai fasāde, lai iegūtu varu. Un tagad, kad viņš ir pie varas, tas ir problemātiski. Es domāju, vienkārši paklausieties, ko par to saka Skots Galovejs. Un publiski ir nopludināti mani personas dati. Tavi personas dati ir nopludināti. Nopludināti. Pastāsti man.
Tātad, nezinu, vai esi dzirdējis, bet mērs Mamdani ir nolēmis publicēt 950,000 dzīvojamo mājokļu sarakstu ar adresēm un vārdiem, kas varētu būt piemēroti viņa Pietā Terra Tech programmai. Labi, tātad viņš vēlas aplikt bagātos ar nodokļiem, bet ne tikai to. Viņš arī ir publiskojis viņu vārdus, lai sabiedrība varētu vērsties pret viņiem ar pilnu sparu, jo viņi ienīst bagātos. Viņi ienīst bagātos. Un patiesība ir tāda, ka cilvēki, kuri ienīst bagātos, tas ir tikai tāpēc, ka viņi ir greizsirdīgi, ka paši nav bagāti un viņi vēlas dzīvot ērti un droši. Un tad, kad Zorans Mamdani nāk un saka, neuztraucieties tiem cilvēkiem, kurus jūs ienīstat, mēs atņemsim naudu un padarīsim jūsu dzīvi vieglāku. Cilvēks saka, jā, tas ir brīnišķīgi, līdz brīdim, kad publisko viņa personisko informāciju, līdz brīdim, kad šie pabalsti tiek atņemti viņiem pašiem, jo uzmini, sociālistiskās valdības patiesībā nevēlas par tevi rūpēties. Viņi vienkārši izmanto tavu muļķību, tavu noderīgo muļķību, lai ievēlētu sevi pie varas un to noturētu. Un tagad Skots Galloway nožēlo, ka balsoja par šo cilvēku, lai gan viņš atbalstīja bagāto aplikšanu ar nodokļiem, jo tagad viņa vārds ir publiski zināms. Un viņa personisko informāciju publisko tie paši cilvēki, par kuriem viņš apgalvoja, ka ir viņu daļa. Es atklāti atbalstīju šo nodokli. Šī ir definīcija. Viņš ir paņēmis likumīgu nodokļu ieņēmumu avotu un pārvērtis to par meklēšanas plakātu. Tieši to šie cilvēki arī dara, bet atkal atcerieties, Zorans Mamdani vienmēr ir bijis aktieris, viņš vienmēr ir bijis melis. Vienkārši noskatieties šo video, labi? Šis ir Zorans Mamdanijs. Viņš kandidē uz Ņujorkas mēra amatu. Lūk, kā viņš parasti izklausās. Mēs šovakar pulcējamies bagātākajā pilsētā, bagātākajā valstī pasaules vēsturē. Taču intervijā Dienvidāfrikā viņš izklausījās nedaudz citādi. Es patiesībā izveidoju askiņošanas sarakstu Mirai, kuras tad citu ir mana māte. Ziniet, nepotisms un smags darbs var tālu aizvest. Un intervijā ar turku-amerikāņu podkāstu Mamdani atkal izklausījās citādi. Es būšu godīgs ar tevi, brāli Mansūr. Šobrīd nedaudzi cilvēki par to domā. Un šeit ir Zorans viņa repa dienās. Zini, tas būtu bijis šeit agrāk, bet pasaules tūre ir pasaules tūre. Tā ir arī pasaules mēroga tūre. Vienreiz melis, vienmēr melis. Ikvienam, kurš bija pietiekami muļķīgs, lai par viņu nobalsotu, ir jāsaprot, ka tas nav tikai Ņujorkas fenomens. Tas ir fenomens, kas izplatīsies visā Amerikā. Ievēlēt islāmistu pie varas, izmantojot sociālistu fenomenu, burtisku melu popularizēšanu, lai viņš melo visur, dažādos akcentos, dažādas idejas, kuras viņš nekad patiesībā nespēs īstenot. Apgalvojot, ka viņš varētu arestēt Izraēlas premjerministru, ko viņš acīm redzam nevar izdarīt. Apgalvojot, ka viņš varētu padarīt pārtiku bezmaksas, ko viņš nevar. Nodrošināt bezmaksas bērnu aprūpi, ko viņš arī nevar. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Lūkas sagaida cilvēkus, kuri balso par sociālismu. Un jebkurš no jums, kurš vēl joprojām ir pietiekami muļķīgs, lai domātu, ka man nav taisnība, draugi, ir pienācis laiks pārbaudīt faktus. Paldies par uzmanību un smaidiet!